Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas. Jēzus tiem stāstīja vēl kādu līdzību. Debesu valstība līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā. Bet, kad ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles starp kviešiem un aizgāja. Kad izauga labība un vārpās brieda graudi, kļuva redzamas arī nezāles. Nama saimnieka kalpi atnāca pie viņa un teica: Kungs, vai tad tu tīrumu neapsēji ar labu sēklu? No kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem atbildēja: tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja: vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Viņš tiem atbildēja: nē, ka nezāles ravēdami jūs neizraujat līdzi arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai, un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem: savāciet vispirms nezāles un sasieniet tās kūlīšos sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos. Pēc tam Jēzus aizsūtījis ļaudis projām iegāja namā. Pie viņa piegāja mācekļi un lūdza: izskaidro mums līdzību par nezālēm tīrumā. Viņš tiem atbildēja: labās sēklas sējējs ir cilvēka dēls, un tīrums ir pasaule. Un labā sēkla ir valstības dēli, bet nezāles ir ļaunā dēli. Ienaidnieks, kas tās sējas, ir velns, bet pļauja ir laiku piepildījums, un pļāvēji ir eņģeļi. Tāpat kā savāc nezāles un ugunī sadedzina, būs arī laiku beigās. Cilvēka dēls sūtīs savus eņģeļus, un tie savāks no viņa valstības visas apgrēcības un visus ļauna darītājus, un tos iemetīs ugunīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Tad taisniem ierdzēs kā saule sava Tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Āmen. Jā, mīļais Kungs, Jēzu, mēs Tev lūdzam, lai Tu šajā brīdī mums katram dāvini savu svēto garu, lai mūsu ausis, mūsu sirdis atderās, ka mēs sadzirdam to, ko Tu mums katram vēlies sacīt. Svētī mūs patiesībā, jo Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Šodien, uzlūkojot šo Jēzus līdzību par nezālēm tīrumā, mēs Jēzus mācekļiem varam sacīt milzīgu paldies. Jo daudzas Jēzus līdzības tā arī ir palikušas bez kādiem dziļākiem paskaidrojumiem, bet šī, pateicoties Jēzus mācekļu lūgumam, ir izskaidrota. Jēzus tā ir devis skaidrojumu un vēl šim skaidrojumam uzlicis virsū zīmogu ar vārdiem: kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bībelē sacītā pastiprināšanai un uzmanības pievēršanai tiek lietoti vairāki vārdi. Jūs jau varbūt zināt, ka viens šāds vārdiņš ir vārds redzi. Otrs ir vārds patiesi. Jēzus savās runās bieži ir sacījis: patiesi, patiesi es jums saku. Divreiz uzsvērtais vārds patiesi norāda, ka Jēzus izsaka patiesību, kas ir īpaši ņemama vērā. Bet tad vēl nākamais izteiciens, kas izceļ un pastiprina sacītā satura, ir šis: kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Šis teiciens ir dzirdams Jēzus runās evaņģēlijos, bet veselas 8 reizes tas tiek lietots Jāņa atklāsmes grāmatā. Arī tur
kad Jēzus runā par pēdējiem laikiem pirms viņa atnākšanas, ar šo teicienu viņš uzsver patiesības, kuras draudzei ir jāņem vērā. Ja vēlaties, tad varat paņemt šo kā mājas darbu. Pamēģiniet Jāņa atklāsmes grāmatā atrast tās vietas, kur ir sacīts un lietot šis teiciens, kam ausis dzirdē, tas lai dzird. Pamēģiniet tiešām tās sameklēt, un tas būs vērtīgi un svētīgi. Tātad šo svarīgo zīmogu teicienu, kam ausis dzirdē, tas lai dzird, Jēzus lieto šīs dienas līdzībā. Tas nozīmē, ka šī līdzība tomēr kaut kādā mērā ir nozīmīgāka par visām citām, kur šis teiciens netiek lietots. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tas nozīmē, ka Dievs tev ir devis visu, lai tu dzirdētu un lai tu sadzirdētu. Viņš ir runājis, lai mēs sacītos sadzirdētu, ņemtu vērā un tajā dzīvotu. Bet visbiežāk šis teiciens, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird, tiek attiecināts uz mūsu likteni mūžībā. Un tas patiešām ir svarīgi. Šajā dzīvē mums var veikties visādi. Mēs varam iet pa labākiem dzīves ceļiem vai sliktākiem. Mums var klāties labāk vai sliktāk. Labās un sliktās lietas šajā pasaulē nav mūžīgas. Bet mūžībā gan ir tikai divi ceļi. Būt ar Dievu mūžīgi, vai arī būt bez viņa arī mūžīgi. Šīs dienas līdzībā Jēzus norāda, ka visas apgrēcības un ļauna darītāji tiks iemest ugunīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Bet taisniem redzēs kā saule Dieva Tēva valstībā. Ar skatu uz mūžību, kas iet cauri tiesas dienai, Jēzus stāsta līdzību par nezālēm tīrumā. Cilvēks izgāja labu sēklu sēt savā tīrumā. Šis cilvēks ir Dieva dēls Jēzus. Tīrums ir pasaule, un pasaule pieder Dievam. Bet tad, kad ļaudis gulēja, nāca Dieva ienaidnieks un iesēja nezāli starp kviešiem. Šis ienaidnieks, kas tās sējas, ir velns. Un tad tiek sacīts, ka tad, kad izauga labība un vārpās brieda graudi, kļuva redzamas arī nezāles. Un tad iesaistās pļāvēji, tā kunga eņģeļi. Tie vēlas nezāles izraut, bet kungs neļauj, sakot, ka nezāles ravēdami jūs neizraujat līdz arī kviešus. Nezālēm un kviešiem ir jāaug kopā līdz pļaujas laikam. Un tad Jēzus pasaka, ka šī pļauja ir laiku piepildījums. Mēs sakām, ka tā ir pastardiena, jeb lielā tiesas diena. Tad šajā dienā Dieva eņģeļi savāks visas apgrēcības un visus ļauna darītājus un tos iemetīs ugunīgā kurtuvē, ko mēs saucam par elli. Bet taisnie mirdzēs kā saule Dieva Tēva valstībā. Nezāles, jeb visas apgrēcības un ļauna darītāji nokļūs ugunīgā kurtuvē, bet taisnie Dieva Tēva valstībā. Un šeit varbūt mēs sākam jautāt, bet kas tad es esmu? Es esmu šī nezāle, vai tomēr kvieši? Es esmu apgrēcības un ļauna darītājs vai taisnais Dieva valstības bērns? Pirms rodam atbildes, es vēlos norādīt uz šīm divām cilvēku kategorijām, kā vieni ir Dieva valstības bērni, jeb Dieva mīļie bērni, bet citi ir šīs nezāles, jeb ļaunā ienaidnieka vēlna bērni. Trešā, neitrālā kategorija nepastāv.
Šī patiesība iet cauri visiem svētajiem rakstiem, un tā jau mūsdienās daudziem nav patīkama, kur visbiežāk kādi cilvēki mēdz apgalvot, taču visi ir Dieva bērni. Bet tā tas nav. Tā ir patiesība tik tālu, cik mēs runājam par radīšanas kārtību. Jā, mēs visi esam Dieva radīti. Jo vēlns, kā Luters saka, pat putekļus nevar uz plaukta radīt. Dievs visus cilvēkus ir radījis, tas ir tiesa, bet ne visi viņam pieder. Patiesībā jau mēs visi piedzimām atsvešināti no viņa, un neviens mums nepiedzima kā Dieva bērns. Lai tas tā būtu, tieši tāpēc pasaules vēsturē ienāca Jēzus un veica savu pestīšanas darbu, lai mūs, kas esam miruši savos grēkos, izrautu no tiem, no nāves un vēlna varas un ievestu Dieva Tēva valstībā. Un Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka Nikodēmam: patiesi, patiesi, es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Šeit es ceru, ka jūs pamanījāt šos pastiprinājumu vārdus. Patiesi, patiesi, es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Šajā pasaulē mēs ienākam ar miesīgu piedzimšanu. Dieva valstībā mēs ieejam ar garīgu piedzimšanu, piedzimstot ūdenī un garā. Tāpēc Dieva Tēva valstībā mēs nevaram kaut kā paši ieiet, to uzmeklēt vai to kaut kādā veidā nopelnīt. Ne mēs paši meklējām veidu, kā šajā pasaulē ienākt. Tas, ja tā var sacīt, bija mūsu vecāku darbs. Tā arī mūsu ieiešana Dieva valstībā un mūsu piedzimšana tā ir Dieva darbs. Citiem vārdiem sakot, tie, kuri kristības ūdeņos ir piedzimuši no jauna, tie ir Dieva Tēva valstības bērni. Savukārt citur Bībelē mēs lasām, ka Dievs Tēvs mūs ir izvēlējies un atdzemdinājis ar patiesības vārdu. Un apostols Pēteris raksta savā vēstulē, ka Dieva bērnu atzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu. Dieva vārdu pasludinājums un kristības sakraments mūs padara par Dieva bērniem un ieved Dieva Tēva valstībā. Tas ir tas, ko šajā pasaulē dara Dievs. Bet šīs garīgās frontes otrā pusē darbojas Dieva ienaidnieks vēlns. Kristus šajā pasaulē sēja savu labo sēklu un ved cilvēkus Dieva Tēva valstībā. Bet arī vēlns sēja savu sēklu, lai jauktu, postītu un nomāktu. Kāds Dieva vārda kalps reiz sacīja: vēlns necīnās pret kristīgajām draudzēm, viņš tām pievienojas. Viņš nodara lielāku ļaunumu iesējot nezāles, nevis vienkārši mēģinot izraut kviešus. Un izraut Dieva bērnus no Kristus rokām viņš nemaz nespēja, kā Jēzus saka, neviens viņa āvis nevar izraut no viņa rokām. Vēlna taktika ir pavisam citādāka. Viņš sēž šajā pasaulē sēklu, kas nomāc Jēzus sēto labo sēklu. Iepriekšējā līdzībā par sējēju Jēzus jau sacīja, ka sēkla, kuru viņš sēja, ir Dieva vārdi. Tie ticībā satvērti, caur svēto kristību ieved mūs Dieva Tēva valstībā. Bet arī vēlns sēja savu sēklu, viņš sēja savas maldu mācības, ar kurām patiesie Dieva bērni dažkārt tiek ļoti pievilti. Un šeit mums nav jādomā, ka šī vēlna sēkla vienmēr ir kaut kādas tumšas, negatīvas, maģiskas, okultas lietas.
Runa nav, mīļie, par sātanismu. Runa ir par tā sagrozītu Dieva vārdu mācību, kur ir ļoti, ļoti un vēlreiz ļoti līdzīga patiesajai Dieva vārdu mācībai. Par to tad arī Jēzus šīs dienas līdzībā runā. Tekstā tiek sacīts, ka velns iesēja nezāli. Bet te nav runa par kaut kādu vienkāršu nezāli. Grieķu valodā tiek lietots ļoti specifisks vārds, kas norāda, kas šī nezāle ir. Un tā ir indīgā vīķu labība, kas tiek saukta arī par reibuma aireni. Tā ārēji ļoti atgādina kviešus un ir grūti atšķirama līdz pat tās nogatavošanās brīdim. Patiesība nāk gaismā tikai tuvu pļaujas laikam, kad parādās šī indīgā auga melnie graudi. Grauda čaula tā pati, bet paver vaļā un tur ieraugi melno indi. Maldu sludinātāja Dieva vārdu mācības saturs liekas tāds pats, bet svēto rakstu gaismā paver to vaļā un ieraugi melno indi. Dieva valstībai lielākais draudz šajā pasaulē ir maldu mācības. Sveša sēkla, kas spējīga veidot un audzēt Dieva bērniem līdzīgus cilvēkus, bet kuru būtība tāpat paliek melna un indīga. Un kā jau es minēju to domu, ka mums nav jādomā, ka šie cilvēki uzreiz ir ļaundari, noziedznieki. Nē, tie pat savā centībā, savos tikumos un dedzībā spēj pārspēt Dieva bērnus. Un tomēr Dieva vērtējums ar viņiem ir pavisam cits. Jūs esat ļauna darītāji. Jo nav pasaulē lielāka ļaunuma, kā Dieva ienaidnieka iedvesta spēja sagrozīt Dieva vārdus. Jēzus mīļais māceklis Jānis savā vēstulē raksta: Mīļotie, jā, arī jūs, mīļotie, aizputē. Neticiet katram garam, jeb neticiet katrai mācībai, kas saucās kristīga, bet pārbaudiet, vai tā ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Un tad tālāk apostolis Jānis mums māca, kā tad izšķirt kviešus no šīs reibuma airenes. Viņš raksta: tā pazīstiet Dieva garu. Katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Un katrs gars, jeb katra mācība, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, bet tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nāks, un tas jau tagad ir pasaulē. Bērniņi, jūs esat no Dieva un tos esat uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tie ir no pasaules, šie visi it kā kristīgie ļaudis. Tādēļ, šis ir svarīgi tagad, ko es sacīšu, tādēļ tie runā pasaulīgi un pasaule viņos klausās. Tie runā pasaulīgi un pasaule viņos klausās. Un tad tālāk Jānis saka, mēs esam no Dieva, un kas pazīst Dievu, tas dzird mūs, kas nav no Dieva, tas nedzird mūs. Tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Šī nezāle, šis indīgais augs ar melniem graudiem, šī maldu mācība, par ko runā Jēzus, ietverta kristīgā ietvarā, runā pasaulīgi. Es došu jums salīdzinājumus un ieklausieties.
Pasaulīga runāšana ved pie komforta un ērtas labākas dzīves. Kristīga runāšana ieved Dievu valstībā, runā par krustu un par briedumu. Pasaulīga runāšana draudzēs piepilda pilnus solus ar cilvēkiem, piepilda draudzes kontus. Kristīga runāšana ieved cilvēkus šaurajā ceļā un veido mazo ganāmo pulciņu, kurš to vien spēj kā dzīvot no Dieva žēlastības. Pasaulīgā runāšanā ticības mērķis ir labklājība un miers. Kristīgās vēsts mērķis ir atgriešanās no grēkiem un Kristus krusts, caur ko mums miers ar Dievu nāk. Pasaulīgā runāšanā vājums ir tas, kas ir jāatrisina, tā ir problēma. Kristīgā runāšanā vājums ir vieta un brīdis, kad Dieva spēks varens parādās. Pasaulīgā runāšanā tiek mācīts bēgt no vājuma un nespēka. Kristīgā runāšana aicina to pieņemt un ļauj, lai nespēks ieved tiešā Dieva klātbūtnē. Pasaulīga runāšana liek mums celt savu valstību, bet kristīga runāšana ceļ Dieva valstību. Kāpēc, mīļie, mums vajag draudzi un uzticams mācītājus? Tāpēc, lai pie mums piepildītos šie Jēzus vārdi, tad taisnie mirdzēs kā saule sava Tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Āmen.